Nečur, tāds parādīšu. Starp citu, nesen ļoti smuku video redzēju Kārbē, ja? Viņi ļoti smuki arī pastāstīja. Tur bija Volvos pārdošana, jā, un līdzīgs gadījums. Mums ir tā, ka ir trāpīt šeit. Nekas liels ir, kā liekas, uz pirmo skatu, vai nekas, tad mums te bamperis mazliet ir bojāts. Lampa bija bojāta, pagaidu lampa ir ielikt vienkārši, lai cilvēks varētu braukt. Spārns bojāts, haube bojāta, gaisa filtra kaste bojāta. Protams, tur vēl kaut kāda cīkuma, ja? Neticēsiet, remonts 1840 eiro. Un tagad pāriesim pāri, liekas, kas tad tur tāds ir, ja? Paskatāmies, kā tā summa salasās. Dzinēja pārstegs lietots 136. Labās puses spārns lietots 78 eiro. Priekšējais labās puses lampa 53 eiro. Dzinēja gaisa filtra korpus 47 eiro. Priekšējais bamperis 206 eiro. Dzinēja pārsaka krāsošana 289, priekšējā durvis stieņa krāsošana 264, priekšējās labās spārna puses krāsošana 144, dzinēja pārsaga maiņa, kāds viņš to darīs, vai ne? 19,42, labās puses spārna maiņa 23. Ejam tālāk. Priekšējā durvis stieņa maiņa 38, priekšējā durvis stieņa komplektēšana 77, jo būsim godīgi. Kādam arī šis ir jānoskrūvē, jāpārliek, šis ir jāizskrūvē, jāpārliek uz to bamperi. Tātad tas ir darbs, pareizi. Dzinēja gaisa filtra korpusa maiņa, sīkums, bet arī 15 eiro tie būs. Palīgi materiāla krāsošanai, krāsa, laka, grunts, viss pārējais milžpīri un tā tālāk 125. Apliekam to visu ar PVN 1840 eiro. Vai sitiens ir liels un mašīna ir jānoraksta? Nē, spriežiet jau paši. Kaut kā tā.